Tātad šis mājasdarbs būs par pakešu trafika analīzi. Tiks izmantots tāds tools rīks kā Wireshark. Tur tiks noķertas paketes, kas iet caur konkrētu interfeisu, un tad tās tiks analizētas. Kādas viņas tā kā tur ir. Un to var tā kā veikt dažādām aplikācijām un dažādos veidos. TCP dām saucamais. Bet es tieši izmantošu šajā mājasdarbā Wireshark tool. Tātad startējam Wiresharku. Network analyzer. Wireshark network analyzer. Tātad izvēlamies, sāksim jaunu filtrēšanu. Tātad capture interfaces. Tad šeit mēs redzam visus pieejamos interfeisus, kuriem ir kaut kāda iespējama datu apmaiņa, pakešu apmaiņa, kur mēs varam analizēt tīkla informāciju. Tātad, tā kā es neesmu pieslēdzies pie konkrēti fiziski, pie kāda Ethernet šobrīd, tāpēc man ir local area connection īsti man nederēs. Šeit redzam arī man tīkla karti. Tātad man ir Wireshark device wireless, tāpēc es neapšu šo. Arī šeit redzams, ka šeit ir lielākais trafiks iet cauri tieši. Tas ir virtuālais interfejs. Tad jā, 100 paketes. Šeit ir MAC adrese. Tātad šī kārtē labi, tad sāksim startēt trafiku. Tātad, kā redzams, ienāk paketes un ir atvērts internetā rīki. Tāpēc notiek pastāvīgi notiek tīklā datu apmaiņa pakešu. Ieslēgsim piemēram rādio. Uzreiz redzam, kā paketes intensīvi apmainās. Ienāk. Nopauzēsim. Tā, esam ieguvuši 477 paketes saglabājuši šajā failā. Šeit ir redzams viss šīs paketes, kas izgāja, visas tīkla darbības. Tātad šeit redzams laiks, kādā tika saņemts šīs paketes. Pēc numuru viņi sanumerēti, pēc source, jeb avota MAC adreses. Ir iekārtas redzams, kuras tīklā piedalās šajā komunikācijā. Destination ir galamērķa IP adreses. Tad ir protokols, source IP adreses, destination IP adreses. Protokoli, kā tiek izmantot šajā komunikācijā. Šeit redzams TCP, Transmission Control Protocol, ARPS, Address Resolution Protocol, un vēl citu DNS server, UDP. Tātad šeit ir analizēta viss iespējams trafiks, ko mēs šeit varam redzēt. Tātad šeit ir viss par OSI slāņiem sadalīts, OSI, ISO, pēc Cisco standartiem. Tātad šeit ir fiziskais līmenis, kur mēs redzam visus datus, frame numurs, izmērs, 624 biti, protokols, kas tiek izmantots, arrival time, pienākšanas laiks, enkapsulācijas tips, interface ID, tas ir viss kadra līmenī, fiziskajā līmenī. Tālāk ir Ethernet līmenis, kur šeit redzams ir source iekārta. Šis ir mans konkrētais routeris. Šī ir viņa MAC adrese, destination, TP links, MAC adrese arī redzama. Tad konkrētāk redzēt visu sīkāk. Tātad tas ir Ethernet līmenī. Tātad tālāk ir internet protokola version 4, tas ir transporta līmenī. Šeit konkrēti var analizēt tieši transporta līmenī paketes. Tātad šeit ir source IP adrese, destination IP adrese redzama. Time to leave, cik iestatīt paketēs 8 milisekundes. Protokols, kā tiek izmantot, tas ir svarīgi, jo transporta līmenī tieši izmanto UDP protokolu, kas nav tik drošs, bet viņš ir vienkārši izsūta un aptuveni es ceru, ka paketu nonāks galamērķī, TCP
Tas ir tā kā three-way handshake, kas nodrošina drošāku, tā, kad iekārta tiešām zina, kad paketi ir sasniegusi galamērķi. Izmērs, header izmērs, viss tīri paketi ir iztirzāti līdz sīkumam, kad ir apskatīt un visu analizēt. Tālāk ir tieši par šiem protokoliem, user data protokolu, kā minēja UDP. Piemēram, tieši kā TCP, uzspiežot visu, mēs redzam, protams, mission control protokolu, tad source ports 443, tas ir HTTPS ports, kas ir izmantot, tas ir tā kā droši internetu hipertekstu savienojumu, destination ports, kas ir vienkārši random ģenerēts ports serverim, protams, arī katrai paketē ir sequence numurs un acknowledgement numurs, kas tā kā, lai nodrošinātu konkrētu pakešu secību, piemēram, ja jums pienāk nepareizā secībā, viņas varētu tā kā saorganizēt, lai viņas būtu pareizā secībā pēc tam un analizēt tālāk. Vienmēr acknowledgement numurs vienmēr būs pa vienu lielāks nekā sekvences numurs. Šeit var redzēt, sekvences numurs ir 1, tad viņš aizsūt uz serveri klients un apakaļ nosūta sekvences numuru to pašu serveris uz klientu. Bet acknowledgement numuru 2, jo tas ir tā kā nākamais, ka viņš ir saņēmis to sekvences numuru pastiprinājumus. Tātad, calculated Windows size, arī Windows size, kur nevar tā kā pārsniegt, tātad tā kā fails viņu sadala vairākās paciņās, un šīs paciņas tā kā tiek sūtīts sākumā viena paciņa, viena pakete, kur ir konkrēts izmērs, 20 baiti, tas ir headers, bet nē. Kaut kur noteikti ir viss pakets izmērs. Tālāk ir, ar katru nākamo reizi, kad viņi tiek saņemti, viņa paaugstināt. 2 paketes ir 4, 8 līdz kaut kāds notiek, kļūda notiek, nevar vairs daudz pārsūtīt, vai paketes pazūd, vai kaut kāds, un tad loks samazinās konkrētai startup tā kā pozīcijai, kur viņš atkal sāk šo pašu procesu no jauna. Tālāk šeit redzam, tas Windows size, tālāk, ko mēs vēl redzam. Ir arī karodziņi konkrēti, kas pilda savas funkcijas, kas paketēs tiek ielikt, acknowledgement sequences, final, kas tur vēl ir echo, push, reset, sinhronizācijas, tas ir tā kā ping, sinhronizācijas bits, jā, ko var izsūtīt. Tad tas ir transmission control protocol TCP. Tas tiek izmantot konkrēti šajā, šī ir mana IP adrese, kuras var pārliecināties šeit. Tur var tīk galvu. Mēs redzam pie wireless interfaces manu IP adrese, kas arī atbildīs konkrētajai IP adresei, ko uzrāda Wiresharks. Kur mums ir? Jā, šeit viņi ir 192, 168, 101, adreses wireless LAN adapteri. Tātad, jā, tā ir mana IP adrese. Man ir Azure WAV, tas ir mans routeris. Un jā, tas ir konkrēti TCP savienojumi, izveidot sesijas ar vairākiem serveriem. Tātad, šīs paketes var arī analizēt dažādos veidos. Es varu izmantot filtru, piemēram, IP adreses konkrēti izmantošu savējās IP adreses, teiksim, 168.1.1. Vienā tas ir vienādības zīmēm, bet viss ir korekti. Tieši izfiltrējās visas paketes, kas iziet caur tieši šo IP adresi. Es varu konkrēti paņemt kaut kādu citu IP adresi, 204, teiksim, 0.0.3.2. Un tieši redzu, kāds grafeks ir tieši šo IP adresi. Un tur ir ļoti daudz funkcijas, kādas var izpildīt, kādu filtrēt. Šis tools vispār ir ļoti pārpildīts ar funkcijām, ļoti daudz ko var pētīt, mērīt, skatīties un analizēt. Bet, ja tas nonāk nelabvēļi tā kā rokās, tad tas ir ļoti bīstami, jo viņš var redzēt, filtrēt no paroles, redzēt kaut kāds naudas skriptēts, var arī datus saņemt un analizēt, tieši redzēt, kas iziet caur tieši routeri. Bet par to mēs šoreit nerunāsim. Tātad šeit ir arī statistikas lotnes. Par to es vēl pastāstīšu. Šeit var redzēt arī statistikas dažādu veidu. Piemēram, grafikas var paskatīties. Paketes tātad scale, mēģināsim. Filter. Unit.
Nevar paskatīties baitus paketes tieši konkrēti. Kaut kur varēja paskatīties tieši TCP konekcijai. Tas ir tas šobrīd. Jā, šeit mēs redzam grafiku tieši kā paketes iziet cauri kādā laikā, rekurētas 20 sekundēs. Šeit tieši šajā laikā visvairāk paketes izgāja cauri. Šajā laika posmā šeit ir analizēt arī grafiski. Šo address resolution mēs varam redzēt, ko nodrošina domain name server, DNS, kādas IP adreses konkrēti, kāds ir domēns piešķirts. IP adrese, domēns, domēna nosaukums. Google varētu redzēt, visas šeit var redzēt apskatīt, bet kāda veida portiem arī var apskatīties, visu informāciju var iegūt. Tātad šeit ir iekārtas, MAC adreses iekārtām, visas iekārtas, kādām tiek iziet cauri konkrēti šajā, lai izveidot šīs komunikācijas ar serveriem. Tātad šeit mēs vēl varam pastīties visāda veida statistikas, konkrētas conversation, tieši šīs komunikācijas starp dažādiem protokoliem, dažādām iekārtām. Var rasties summary arī, packets cik captured, displayed, average packets sekundē, 22 packets sekundē, average packets size 797 baiti, average bytes, average megabits sekundē, ātrumu konkrēti apsties, ļoti plašas iespējas šeit ir šim tūlim. Tātad pakešu izmēri, protokolu hierarhiju apstīties tieši konkrēti, kāda protokola tiek izmantot, cik procentuāli tiek izmantot, kāda baita tiek aizņemta, cik paketes tieši no viņiem tiek ienāktas, kādos ātrumos. Tas arī ļoti noderīgi. Šeit arī var filtrēt TCP TCP only. Ok, create step. Tā, šeit viņš izvēlējās tieši TCP plūsmu parādīt. Pakešu izmērs, redzam, kāds ir izmērs skaits tieši šādu izmēru paketēm, kas tiek izmantots caur TCP protokolu, caur TCP protokolu, kas tiek komunicētas, pārsūtītas tā. Tādu veidu statistika mēs varam izvēlēt, te ir dažādi veidi.